Labi, mēs šobrīd ar Īritu iedzeram kakao. Īrita ir mans otrais viesis. Esmu ļoti, ļoti pateicīga tev, ka tu vispār piekriti, atbrauci, esi ieinteresēta dalīties ar šo visu tālāk. Un mēs atveram epizodi ar kakao jautājumu. Redī? Kā es esmu mainījusies pēdējo 5 gadu laikā? Jāatbild, ja? Vēlams. Okay. Jā, kā reiz šitie 5 gadi pēdējie saskana ar to, kad es pievērsos uz pilnu laiku grafoloģijai. Patiesībā, pilns laiks būs šogad maijā, un tie būs 4 gadi, bet pirms 5 gadiem es sāku uz to iet ar vien vairāk, varbūt vēl nedaudz neapzināti, bet, jā, 5 gadus atpakaļ es strādāju lauksaimniecības uzņēmumā par personāla vadītāju 2 uzņēmumos. Tagad man ir savs uzņēmums un viss ir citādāk, un tad 5 gadus atpakaļ es baidījos vispār par sevi kaut ko pateikt, jo man bija bail, ko par mani padomās, man bija bail par to, kā es izskatīšos, nedodies kāds smiesies par mani, un tāds ļoti zems pašvērtējums un ļoti, ļoti daudz kompleksi, tad es teiktu tā, ka 5 gadi atpakaļ un tagad tas ir diena pret nakti, kāds es biju cilvēks pirms tam un kāda es esmu tagad tieši pašapziņas ziņā, savas dzīves kvalitātes ziņā. Pareizi, es taču dzīvoju arī vēl vecajā dzīvoklī. Briesmīgā. Bet cik daudz var mainīt 5 gadi reāli, ne? Jā. Wow. Visu, 5 gadu laikā var visu izmainīt. Sevi, attiecības, finanses, apkārtējos apstākļus, darbu, visu. Es pat teiktu, ka vēl ātrāk, bet 5 gadu laikā tas ir kā, pilnīgi pietiekami, lai drastiski tā kā es redzu to kontrastu tavā teiktajā starp to, kas bija un kā ir tagad. 5 gadi. Jā, daudziem liekas, ka vajag 20 gadus, lai kaut kas mainītos. Tā ir. Man ir jautājums, cik īsai vajadzētu būt manai dzīvei, lai šodien es sāktu dzīvot savādāk? Īstenībā jautājums ļoti laikā, jo es ļoti nesen redzēju, man tā kā pazibēja acu priekšā, ka tramvajs nobrauca cilvēku uz skūtera, jaunu cilvēku uz skūtera, un es vispār nezināju, vai viņš pamodās, un citi cilvēki pieskrēja klāt viņam, un man bija tāda nenormāli trauksmaina sajūta. Es negāju klāt, es gāju garām, bet tas ar mani dzīvoja visu vakaru, un man bija tāds, ak, Dievs, ko tu gaidi? Ester, tev rūp, ko par tevi domā tas un tas un tas, tev rūp tik stulbas lietas, tā kā, un tajā brīdī, es nevaru sevi nepamēģināt ielikt tā cilvēka vietā, un nepajautāt sev reāli uzreiz tās lietas, kas būtu, ja es būtu zem tā tramvaja, ko es darītu citādāk, tik daudz ko, tā kā šis ir labs jautājums. Mums dažreiz citu nāvis, man liekas, arī kalpo, vai kaut kādas traumas vai citu stragli, kalpo par iedvesmu, sāk bišķiņ dzīvot savādāk šodien. Tā ir nice. Jā, šitais tev baigi spēcīgais jautājums. Kā tu teici, jā, arī citu cilvēku nāves daudz samaina, un man nemaz tik sen atpakaļ, sanāk, pāris dienas atpakaļ bija tieši 4 mēneši, kopš tētis nomira, un viņa bērēs, man liekas, jā, es jau tāpat dzīvoju tā kā es gribu, bet kaut kur es vēl no kāda baidījos, kaut kur vēl man likās, ka kaut kas ir jādara tur tā vai savādāk, lai citiem būtu labi, bet tēti bērēs, jā, es skatījos uz viņu, un man nav dzīvē tādas pieredzes, ka daudz būtu gājis uz bērēm, un šitās bija, manā pieredzē vistuvākais cilvēks, kas ir aizgājis dotajā brīdī, un vienkārši es tā skatījos un domāju, mēs visi nomirsim, tā vai citādāk, tas ir garantēts, un kāpēc? Es tā padomāju, viņš arī no daudz kā dzīvē baidījās, daudz kur sevi ierobežoja un tagad viņam nav dzīves un viss.
vai kādam ir svarīgi, ko viņš tur kaut kā teica. Un es rīktīgi sapratu, taču ir pilnīgi vienalga. Nu, tā pilnīgi vienalga, un pats galvenais dzīvo, lai ir labi, jo tad, kad es nomiršu, neviens tāpat neatcerēsies, vai es esmu sevi nolikusi otrajā vietā, lai kādu citu tur, kādam citam būtu komfortabli. Un tam vispār nav nekādas nozīmes, un principā tad cilvēks aiziet arī viņam visu piedot pa lielam. Un man tas bija vienkārši tāds klikšķis pagājušajā gada novembrī, jā, un man pat kaut kā ir cilvēki, kas teica, ka man kaut kas ir pamainījies vispār manā enerģijā un visā. Vispār, piedod, pārtrauc vispār vecāku nāvi ļoti izmainot cilvēku, jā. Pat nezinu, kā sīkāk tēva vai mātes, nu, enerģētiski kā tas ietekmē, bet man draudzenei arī pirms pāris gadiem nomira tētis, un es vienkārši skatījos, kā viņa izmainās kā cilvēks, un nevis labā vai sliktā ziņā, tu vienkārši paliec par kaut ko citu, tas nevar paskaidrot. Nu, jā, man vēl grūti kaut kā racionāli to visu spriest, jo emocijas ir gan daudz tajā visā iekšā, bet man riktīgi bija klikšķis, kad kāda nozīme ir, nu, kaut ko no sevi mocīt vai vēl kaut kā, ja tāpat mēs nomirsim, un iespējams šodien vai rīt, varbūt pēc 50 gadiem, bet vienalga, kāda ir nozīme darīt to, kas nepatīk. Vai, nu, piespiest sevi uz kaut ko. Nu, man riktīgi bezjēdzīgs. Nu, daudziem tas tāpēc, ka tas ir ierasts. Ierasts ciest un kaut ko tur mocīties. Pierasts nekāpt ārā. Ja tev ir grūti, tad kā, nu, pacietīšos. Bet, jā, kas man patīk, ka, protams, nevienam nepatīk nāve, kur nu vēl savu vecāku nāvi, bet, zin kā, vienā brīdī ir tāds, ka tas tekstiņš ir tur tāds vienkārši iedvesmojošs, dzīvo šodienai, vai ne, un tad tā kā tādi notikumi ir tie, kas iemieso šo, ka, nu, reāli dzīvošu un sev, nevis šodienai tikai, bet sev. Ļoti spēcīgi. Jā, varbūt kāpēc man uz tēti skatoties, jā, man nebija tā sajūta, ka es domāju par to, ko viņš man ir devis. Man bija vairāk domas, vai viņš bija laimīgs savā dzīvē, vai viņš bija apmierināts un priecīgs, vai viņš aizgāja, nu, tā kā ar pietiekamu, nu, tādu labu sajūtu attiecībā pats pret sevi. Jā, ja cilvēkam ir ērti dot citiem visu laiku un tā kā neko neņemt sev, ja tas ir super ērti un viņš necieš no tā, forši. Tā var darīt, bet visbiežāk jau mēs dodam, tāpēc, ka mēs gribam, lai mūs mīl, un citādāk mēs, nu, nevaram sajusties mīlēti, ja mēs neko nedodam un nejūtamies vajadzīgi, un tā ir cita tā došana. Un tad tas vairs nav par to, ka tu jūties labi, tāpēc, ka tu dod, jo gaidi kaut ko pretī, bet jā, man bija tā doma nevis par to, ko viņš katram ko ir darījis, bet vai viņš bija laimīgs un vai viņš bija apmierināts. Man arī, nu, jā, es tā domāju arī, nu, visticamāk jau vairāk vai mazāk visi tā. Visiem tā varētu būt, varētu arī nebūt, nezinu, bet man tā bija tā sajūta tāda. Es domāju, ka tā ir ļoti individuāla pieredze, kura vispār nav salīdzināma katram, nu, tā. Bet jā, tas noteikti mūs maina. Vai kā mēs aizrunājamies. Bet tik labi jautājumi, ne? Jā, viennozīmīgi. Labi, es varu ķerties saviem jautājumiem. Labi, manam pirmajam jautājumam nav vajadzīga lapiņa. Irita vienkārši iepazīstina 3 vārdos ar sevi. Tā kā mēs jau zinām, grafoloģe, Irita, mīļākā krāsa lilā. Man veikalā nebija 3 reizes jādomā, kādas puķis pirkt. Bet jā, kas tev paķēra tieši grafoloģijā? Kāpēc šis ir tava tēma? Nu, man kopš bērnības pirmkārt ir no pusauģu gadiem ir interesējusi psiholoģija un tieši caur to prizmu, kā saprast cilvēkus un kā viņiem palīdzēt. Ne ar ko īpaši neesmu gribēju palīdzēt, jo gribēju būt vajadzīga, joprojām to gribu. Un joprojām jūtos labi, ja kādam var palīdzēt. Viņš ir priecīgs, viņam kaut kas labs notiek, es jūtos vajadzīga, man ir fajn, ļoti labi. Bet tas man jau kopš kādiem 13 gadiem tieši psiholoģija, tāpēc man ieinteresēja.
Bet es neaizgāju klasisko psihologa ceļu. Es iegūstu biznesa psiholoģijā kvalifikāciju kā psihologs, bet tieši biznesā un aizgāju personāla vadībā strādāt. Bet tie cilvēki tāpat visu laiku man interesēja. Patiesībā pat es varu atcerēties vienu sarunu terapijā, kad man jautāja, ja man būtu burvju nūjiņa, es varētu tur izdarīt ko es gribu, ko es darītu. Un toreiz es atbildēju, ka es gribētu vienkārši redzēt cilvēkiem cauri, lai es viņus perfekti saprastu. Lai es vienkārši zinātu viņus uzreiz. Un tad es sapratu, ka tā grafoloģija man ir burvju nūjiņa. Jo caur rokrakstu es cilvēku ieraugu tādu, kāds viņš ir patiesībā, un es palīdzu arī viņam ieraudzīt sevi tādu, kāds viņš ir patiesībā, plus parādīt ceļu, kā viņam būt laimīgākam ar to, kāds viņš ir. Nevis būt par kaut ko citu. Grafoloģija, man visādas tipoloģijas ir patikušas, visu kaut ko, kā var vērtēt cilvēkus, bet grafoloģijā ir laba skaidrība, plus tur ir zinātne, tā ir neiroloģija, tās ir smadzenes, tur ir daudz smadzeņu pētījumi, un tas viss ir reāls ar abām kājām uz zemi. Astroloģija neaizgāja, tāpēc, ka es drusciņi nesapratu visas niansītes, kurš tur, kas tur, kurā mājā. Un es domāju, man tur lūst smadzenes. Es nesaprotu, vienkārši nesaprotu. To valodu es nesaprotu. Burtu valodu es saprotu, kaut gan citiem lūst smadzenes uz maniem burtiem. Un otrs, kas tagad ļoti aktīvi, ko es mācos, tā ir ciparu psiholoģija, kas man arī ir saprotama. Dzimšanas dati, skaitļi un psiholoģija klāt, psiholoģiskas lietas, psiholoģisks darbs ar cilvēkiem, izejot no viņu dzimšanas datiem. Un tas man ir drusku saprotamāks nekā astroloģija. Human design es neiedziļinājos, bet man likās ļoti feini un forši. Es priecājos par visām metodēm, kas ļauj iepazīt cilvēkam sevi un ļauj viņam dzīvot labāk. Un piekrīti, ka viņās praktiski, es vismaz neesmu novērojusi pretrunas. Viņas tev pasaka katra kaut ko savu, bet tas viss ir tāds, tajā visā ir tie vienojošie elementi, kas viens otru papildina, nevis, tur pretrunas neveidojas. Tāpēc man liekas forši, ka katrs pārstāv kaut ko savu, un reku, ka tavs lauciņš ir tā grafoloģija. Interesanti, jā, tev arī tā patīk. Atgriezīšos pie tā, ko tu teici, ka tu biji cilvēks, kuram ļoti gribējās saprast uzreiz kādu satiekot, piemēram, uzreiz viņu saprast, izprast pa vīlēm, ja? Pareizi saprotu? Jā, man gribējās saprast. Man vienmēr ir interesanti. Es varu klausīties cilvēku stāstus visu laiku. Lasīt par cilvēkiem vai lasīt visādus stāstus tieši par cilvēkiem un par domāšanu un to arī smadzeņu uzbūvi un visādi, kas man sociāla antropoloģija vai kaut kāds tas priekšmets augstskolā mums bija universitātē, kad man likās vienkārši tik interesanti, kā mēs sociāli reaģējām uz kaut kādām lietām. Mēs neko nevaram izdarīt uz to savu reakciju. Vienkārši mēs tā reaģējam. Jā, es pat kaut kādā brīdī domāju, varētu vēl kādu tādu kursu atrast, kur varētu to pamācīties, jo tas bija tik interesanti. Un vienkārši viss liekas, ka tik interesanti, un tad es to arī pētu. Un patīk gan pašai izmantot, gan šobrīd vairāk patīk mācīt citiem. Es tur lepojos ar saviem studentiem, jo viņi tā labi mācās. Viņi visu ir paņēmuši un spēj pielietot. Tas ir fantastiski. Cik forši. Tas ir rīktīgi forši. Man arī ir kaut kāds, es pati neko nemācu, jo nezinu īstenībā, ko mācīt, bet ir iekšā arī man tas vēlme un spēja, īstenībā ne tikai vēlme, spēja mācīt un no tā sajust baigo kaifu. Atradīšu vēl, ko mācīt tālāk. Kurš tev dzimšanas datums ir? Datums? 30. Tev tas ir jādara, protams. Ok, viss skaidrs. Tas ir vienkārši bez variantiem. Nopietni? Es jau nezināju. Jā, paldies. Tev ir jāmāca. Visa informācija atnāk pie mums īstajā laikā. Caur mīlestību, caur to, ka tu neej augstāk, jo trīniekam patīk. Viņi ir jau sajūta, ka visu zina.
jo tās zināšanas ir ieliktas iekšā galvā un tā, bet nesadalot cilvēkus gudros stulbos, ko brīžiem gribās darīt. Es esmu ļoti strādājusi, ļoti ir Tu esi jānolaižās malacis, jā. pie zemes. Jā, un tas viss ir caur dzīvē, bet pats galvenais uzdevums tiešām ir mācīt, nodot tās zināšanas ar mīlestību, un nevis ar to, ka viņam jāsaprot no pirmās reizes, un ir spējas dot tās zināšanas. Tā kā, jā, 30. datums. 30. mums sanāk arī trīniekam. Tas pats vai... Trīnieks, tev arī visa skaitļu summa ir 3. Tas man ir devītnieks. Devītnieks un kalpošana cilvēku. Nē, bet domāts bija par trīnieku. Ja es būtu dzimusi 3. datumā, tas arī uz mani attiecās. Tas būtu tīrāks. Jā, 30. ir tā, ka tā nulīte galā pastiprina gan pozitīvo, gan negatīvo, kas ir trīniekā. Un ir tendence noniecināt savas vai citu zināšanas. Ar savu pašvērtējumu tu vari noniecināt savējās, bet atkal viņam paaugstinoties vai ego uzaugot lielākam sanāks citu zināšanas noniecināt. Tā kā no tā jāuzmanās tā nulīte vienmēr ir par to. Baigi interesanti. Uzaicināja Iritu parunāties par grafoloģiju un mēs atapāmies par cipariem. Jā, ar rokraksts man parāda to, vai cilvēks izmanto to savu enerģiju vai nē, jo rokraksts man parāda to, kāds cilvēks ir tagad. Rokrakstā vispār nav nekāds netur potenciāls baigais, netur par to, kas nākotnē būs vai kas bijis pagātnē. Vienīgais, ko tur par pagātni var redzēt, ja tur ir traumas bijušas, un tās traumas joprojām cilvēki ietekmē tagad. Ja traumas ir bijušas, bet viņš viņas ir izstrādājis, rokrakstā vairs neparādīsies. Skaidrs. Sanāk, rokraksts pilnībā spoguļo tikai to, kas notiek šodien. Ja es šo lapiņu uzrakstīju šodien, tā ir mana iekšējā situācija šobrīd. Jā, plus mīnus 6 mēneši, pusgads, teiksim, pieaugušiem cilvēkiem. Jā. Ok. Jā, jo man, piemēram, tad es tev uzreiz varu jautāt pirmo jautājumu no sagatavotajiem jautājumiem. Tas ir, iedošu piemēru, gribi sakārtot muguras problēmas, kāds teiks, ej pie fizioterapeita, kāds teiks, sāc uzņemties atbildību par savu dzīvi un izdomā, ko tu vispār gribi ar to savu dzīvi. Es teiktu, ka izdomā, ko tu gribi darīt ar savu dzīvi, un ej pie fizioterapeita. Un tad pēc šī piemēra tad arī jautājums grozīt dzīvi un grozīsies rokraksts, vai grozīt rokrakstu un grozīsies dzīve, vai abus reizē. Tas strādā abos virzienos. Ar veselības lietām gan nē. Man citreiz cilvēki jautā, ko man darīt, kā man rakstīt burtus, lai man labāka veselība. Nekā. Jāiet pie ārsta un jāmaina dzīvesveids. Bet jebkurā gadījumā kaut kādas šīs rakstura īpašības, drosme, pašvērtējums, ambīcijas, kaut kāda organizētība, mentālā, emocionālā stresa noturība, tā kā savu emociju arī pārvaldība. Tādas lietas gan var rokrakstā elementos pamainīt un uzlabot. Tur gan nav nekāds magic. Bet kā tas strādā? Kāpēc tas strādā abos virzienos? Mūsu rokrakstu veido mūsu smadzeņu impulsi uz roku. Tāpat kā, lai mēs vispār jebko pakustinātu savā ķermenī, mums no smadzenēm ir jāsaņem impulsu komanda, tas ir neapzināti. Mēs neliekam smadzenēm likt mums tos signālus. Vienkārši mēs gribam rakstīt, iet, pagriezt galvu, un no smadzenēm nāk tas impulss. Savukārt smadzenes ir labi pētītas, un katrs smadzeņu apgabals ir izpētīts, kur tur kādi hormoni izstrādājās, rodās, attiecīgi proporcijās, kad kā viņi tur saveidojās, mums veidojās kaut kādas emocijas, vai motivācija, vai nemotivācija, viss kaut kas tāds. Un arī katrs smadzeņu apgabals atbild par savām rakstura īpašībām un savām, gan emocijām, gan rakstura īpašībām. Jo rokrakstā ir gan emocijas, tas gan ir uz vienu dienu, pat nevienu dienu, uz to sekundi, gan arī tās noturīgās raksturiezīmes. Un attiecīgi smadzenes atkal
viņas, tur to melodiju taisa un pulsāciju taisa atkarībā no tā, kādi mēs esam raksturā, jo tas ietekmē uz to, kurš smadzeņu apgabals ir aktīvāks vai mazāk aktīvs. Un tā veidojas rokraksts, jo, principā visvieglākais, kā padomāt par to, kad mūsu skolā mācīja rakstīt vienādi. Bija viens standarts visiem. Laikam mainoties standarti mainās, bet ar saviem klases biedriem kopā tu mācījies rakstīt vienādi. Man tev ir arī viens jautājums par to, par skolu. Jā, lūk, bet rezultātā pasaulē nav divu vienādu rokrakstu. Vienalga, kādos standartos cilvēki ir rakstījuši, kādi bijuši stingri noteikumi glītrakstīšanai agrākās paudzēs un ne glītrakstīšanai tagad, vai datoram nav divi vienādi rokraksti, un tas ir tikai tam dēļ, ka mēs katrs esam unikāls, mēs neesam pilnīgi vienādi, mūsu rokraksts ir kā mūsu pirkstu nospiedums, tik unikāls. Un tāpēc nekad nemelo, viņi var nolasīt, jo tas ir no smadzeņu tiem impulsiem, nāk no visu uzspiedienu muskuļu darbības. Un savukārt, tad, kad mēs mainam rokrakstā elementus, tad mēs caur rokas kustību sūtam signālus uz to smadzeņu apgabalu, par ko atbild tas elements. Vai tur pašvērtēm, vai bailēm, pareizāk sakot, drosmi vai vēl kaut ko. Un mēs aktivizējam to smadzeņu apgabalu, un tur ir jābūt disciplīnai. Tur ir vismaz 3 nedēļas jāstrādā. Man ar pāris elementiem bija jāstrādā gadu un vairāk. Tā kā ļoti dažādi. Jāstrādā tā ziņā, veicot korekcijas pašai savā rokrakstā? Jā. Prasīja tev gadu kaut kādas lietas, jā? Oh my God! Paškritika pieņemsim. Es domāju, daudz. Kurš tas ir burts? D burts. Paškritika. D un T burts, bet T burts bija tas, kas man nepakam nemainījās, jo es ļoti sevi kritizēju. Visu laiku likās, šito es neesmu labi izdarījis to, un ja es iešu tur, es taču neizdarīšu tik labi, kāpēc es vispār tur iešu. un viss kaut kas tāds, un neesmu gana laba, un zināšanas tā kā man ir, bet nav taču vēl pietiekami, vajadzētu vēl mācīties, vajadzētu vēl pieredzi, labi zināšanas ir, pieredzes nav, bet es bez pieredzes taču nevaru strādāt, bet kā tad, lai strādātu, kur tad, lai dabū pieredzi, jā, un tad es uztaisu analīzi, aizsūtu klientam un domāju, pats es šito burtu neizstāstīju, to es arī, taču vajadzēja vēl tā, un es vispār varēju formulēt to vēl citādāk, un kaut kāds ārprāts vienkārši, jā. Tagad tiešām. It kā izklausās pēc baigā ārprāta, bet es domāju, ka mums katram arī, kas klausās, tas ir tik pazīstams. Jā. Es arī klausos tevi un es domāju, es varu uzsist sev pa plecu. Ļoti tāls ceļš pa šo tēmu ir noiets, bet tik tālu vēl jāiet. Tas D burts, viņš gan jau tur visu dzīvi šķiepsies un atkal iztaisnosies. Ak, Dievs! Jā, bet tā kā, un tā rakstīšana nav nekāda tāda ikdienas rakstīšana. Tas ir tāpat kā mēs ejam uz sporta zāli vai vēl kaut kur, mums ir konkrēts laiks, konkrēts ritms, kā mēs to daram un attīstam. Tāpat arī ar rokrakstu. Tas ir 15 minūtes dienā, nevajag vairāk, un konkrēta rakstīšana, nevis vienkārši ikdienas pierakstu rakstīšana. Un pēc tam ir tā, ka tad, kad tas burts, tas elements izmainās līdz dabiskuma līmenim, kad vairs nav jādomā par to burtu, tad vēl 2-3 mēneši, kamēr tās smadzenes tur savairojās tie neironu savienojumi, viņš paliek aktīvāks, tas apgabals, un kas tad notiek? Tur arī nav maģika. Mēs vienkārši sākam justies super nekomfortabli, darot to iepriekšējo pagātnes lietu. Pieņemsim, kritizējot sevi. Ir ļoti diskomfortabli. Un tālāk ir jābūt apzinātai rīcībai. Vai tad es mainu, kā es izturos pret sevi, vai es pavalku sevi atpakaļ, un tas būs viegli smadzenēm aiziet atpakaļ gaitā. Tur sanāk jau ir tava izvēle, kas sako pēc rokraksta. Jā, jo to, ko ar rokrakstu var izdarīt, var palīdzēt aktivizēt to smadzeņu savienoties tiem neironiem. Tiem neironiem savienoties, un ko viņi izdara, tas, ka būs diskomfortabli, jo pieņemsim, tu vienmēr visiem saki jā, kaut gribi teikt nē. Tu strādājot ar tiem elementiem, pēkšņi, kad tu saki jā vai ne, tu sajūties tik slikti, tev tas nav komfortabli, un tev ir apzinātai rīcībai jābūt, ka tu ļaujies tagad teikt nē.
un maini, un, teiksim, strādājot ar pašvērtējumu un, teiksim, savām robežām, tur vienmēr ir tā, ka tur arī nav brīnumu, kad tā, kad mēs paliekam tādi spēcīgi un spējam noteikt robežas, mums liekas, ka citiem ir pārsteigums par to, ka mēs, pateicām beidzot nē, bet rīktīgi slikti sajūtāmies, tāpēc, ka tas otrs sadusmojās, vai viņam sāpēja, vai vēl kaut kas bija negatīva reakcija, un mēs neesam tā kā gatavi tai negatīvai reakcijai, bet tā kā es strādāju ar cilvēkiem, es vienmēr stāstu, ka ir jāļauj cilvēkiem justies, kā viņi grib, slikti vai labi, tā ir viņu izvēle, bet robežas ir tavas. Jā. Un tas, ka sākumā būs bēda par to, ka otrs sajūtās slikti, tas ir normāli. Tā būs. Nebūs pašam baigais prieks par to, ka otrs jūtās slikti, jo tas nav pierasti. Tas nav pierasti, un vēl es varu iestarpināt, ka cilvēkam, kurš vienmēr ir bijis bez robežu vai uzaudzis bez robežu ģimenē, vai, respektīvi, kur tev tās robežas apkārt nav bijusi lieta, kas tev ir normāla, tad tas cilvēks arī sāk trenēt šīs lietas, viņš sprauž to robežu, viņš saka to nē, un tad ir vienkārši sev tā kā mantra jāstāsta, ka es neesmu atbildīga par tavām emocijām. It's okay to disappoint people. Un tas reāli nav viegli. Tas vispār tas cik neviegli. Tas ir galīgi ļoti, ļoti grūti, bet tas ir iespējams, un to ir vērts darīt un piestrādāt, un pēc tam jau notiek foršākā lieta, ka tas cilvēku loks apkārt nomainās, tāpēc, ka tie cilvēki, kuriem ir savas robežas, viņiem ir ok, ka tev arī ir savas robežas. Viņiem vispār tas nesatrauc. Viņi, ja lūdz tev palīdzību, viņi rēķinās ar to, tu vari palīdzēt, tu vari nepalīdzēt, tev brīva izvēle, un viņiem nemainās attieksme pret tevi. Tiem, kuriem nav tās robežas, kā reiz, ar tiem tur arī ir grūtāk, jo viņiem liekas bāds, bet es taču vienmēr tur izklājos, kāpēc tu neizklājies pēkšņi. Un tad, kad tās robežas mēs iemācāmies nolikt un par sevi pastāvēt, pamazām tas cilvēku loks nomainās arī apkārt. Tā patiešām ir. Man agrāk bija daudz cilvēku apkārt, kuri, labi, viņi neredzēja manis pusi, kura pateiktu, es pārdomāju, es tomēr negribu braukt, jo man būtu tāds, ja jau es pateicu, ka es braucu, tad jau es braucu, vienalga, kur es braucu, palīdzu, dodos, nedodos, bet patiešām nomainās tie cilvēki, jā. Ne visi ir gatavi dzirdēt. Es vakar teicu to, šodien es pārdomāju. Jā, man draudzene, mūsu šogad 5 gadi kopā, un viņa, es no viņas mācos, viņa man ir lielisks skolotājs, kā vajag mīlēt sevi, jo viņa dzīvo tā, kā viņa grib dzīvot. Un viņi tiešām pārdomā, un man bija tā, es tā uz tev bija grūti, protams. Es domāju, pats vakar tu man teici vienu, šodien tā, viņi saka, bet es vairs nejūtos tā kā vakar. Vakar es tā jūtos, bet šodien es tā nejūtos. Un es saku, bet tas nav pareizi, tā nedrīkst. Ja tu teici vakar tā, tad šodien ar tā ir jābūt. Vai tad nē, tā nav jābūt. Man jāpiespiež sevi. It kā nē, bet tā nav pareizi. Tad Dievs, cik man bija sarežģīti tas pirmajos gados, bet tas pēc tam es sapratu, psihoterapijā arī joprojām eju un to apzinātību trenēju, un es saprotu, nē, viņa dara pareizi, es daru nepareizi. Man jāļauj viņai pārdomāt, un es arī drīkstu pārdomāt. Gan es beigtu nepārdomāt. Nē, tas ir ļoti atšķirīgi cilvēki. Ir cilvēki, kurus pazīst, kuri tiešām, ja sarunā, tad sarunā. Un es nezinu, kas notiek viņa pasaulē, bet manā pasaulē vispār tā nav. Tā nevar būt, ka ja es vakar sarunāju, šodien jūtos slikti, iešu tāpat, pat ja jūtos slikti, jo sarunāju. Jo, labi, cilvēki ir dažādi, ir tādi vairāk cilvēki, kuriem vieglāk ir adaptēties un pielāgoties un mainīties, un es esmu tas cilvēks, es varu jebkam pielāgoties, mainīties, un ir cilvēki, kas ir tādi, stabilāk stāv uz kājām, ja tā var teikt, pie zemes. Viņiem tas varbūt plāns ir svarīgs, es to saprotu, bet tur ir jābūt veselīgam vidusceļam. Tu nevari būt pilnīgi tā kā vienmēr on time un nekad nepateikt nē, un tu nevari arī, protams, katru dienu
atcelt un pārcelt plānus. Starp citu, paldies, ka bija fleksibla. Mums arī bija plāni, pārcēlās. Šodien mēs satikāmies ar otro reizi. Normāli. Jā, un Viss kārtībā. Ok. Gribu šo jautājumu vai negribu? Kas ir interesantākā pieredze tev? Kas ir tas, kas ir bijis interesants no malas skatīties, salīdzinot cilvēka imidžu, jeb tas viņa tā fasāde, ko viņš par sevi rada, attiecībā pret to dziļumu, ko tu spēj jau saskatīt rokrakstā. Tev ir kādreiz bijis tā, ka pilnīgi kā diena pret nakti rokraksts pret to cilvēku, ko tu redzi pretī? Gandrīz visu laiku. Jā? Jā, jo tas ir mans pārsteigums. Lielais bija, kad mēs tiešām diezgan lielas tādas maskas nesājam, bet ne ļaunas. Mēs slēpjam savu ievainojamību. Un kas no aiz kā to slēpj? Un citreiz, jā, tur sociālos tīklos vai internetā vai publiskā telpā tos cilvēkus, viņi parāda sevi vienu. Un tad patiesībā, jā, viņi ir ļoti ievainojami vai augsta līmeņa vadītāji. Ārkārtīgi bieži ir ar zemu pašapziņu. Un no malas neviens nevarētu iedomāties. Pirmkārt, viņš daudz ko sasniedz, tātad viņš sev tā kā tiks. Vai ne? Darbiniekiem, gan jau, ka viņš arī tur nečīks, ka viņš tā kā sevi nenovērtē vai kā, jo lielās kompānijās arī, bet es redzu, jā, ir zemais pašvērtējums, ka patiesībā viņiem tas tēls ir ļoti spēcīga personība, bet iekšēji viņi pārdzīvo, baidās kļūdīties, un viņi tā kā dara, bet tik un tā ir bail un daudz to baiļu iekšējo un sevis nenovērtēšanu. Vai citreiz es tikai varu pabrīnīties par to, kad ir ārkārtīgi talantīgi cilvēki, kas ir kā skolotāji, viņi māca vai kā treneri, un viņiem ir sajūta, ka viņi nav pietiekami labi un ka pie viņiem nāk kaut kādas sagadīšanās pēc cilvēki. Un es saku, varu ieplest acis, kā tā var būt, bet principā es pat arī tā par tas sevi. Tas ir tas, ko tu pirms tam stāstīji par sevi, ka tā kā... Jā, ka pie manis, paveicās, atnāca, nezinu, neredzēt vienu citu vai kaut kā tā. Un tad, jā, tas saucamais viltvēža sindroms, jā, kad tūlīt pieķers, kad nē, es pat neesmu taču tāds profesionālis, bet tas cilvēks ir profesionālis pilnībā, un es tikai varu pabrīnīties par to. Citreiz, jā, bet tā labsirdīga, un es esmu priecīga, ka viņi ir tikuši pie manis, un es varu viņiem palīdzēt, iedot instrumentus, kā viņi var pacelt to savu iekšējo vērtību savās acīs. Nevis citu cilvēku acīs, bet savās acīs. Jā. Tu šo stāstu man gribās pajautāt, nav tā, ka dažiem cilvēkiem ir bail no grafoloģijas? Jā, pieņemsim, mana draudzene nedod man savu roku. Nopietni? Jā. Un es arī speciāli neskatos. Skaidrs. Viņa mani reklamē visiem saviem klientiem, draugiem, paziņām, bet man nedod rokrakstu, jo tur sanāca tā, ka pašā sākumā viņa bija ļoti, ļoti skeptiska, un viņai, ko tu tur redzēsi? Un es uzreiz iebraucu intīmajā jomā, ko es nevarēju zināt par viņu. Un viņa tā, labi, viss pietiek. Jā, viņai bija par strauju un par... vai ne par strauju, bet viņa saprata, ka tas ir patiesi. Jā. Ieskatījies viņai dvēselē burtiski caur rokrakstu. Jā, un man teiksim, ka es strādāju vēl personāla vadībā, man vadītāji arī slēpa savus rokrakstus no manis. Viņi bija tā kā skeptiski noskaņoti no vienas puses, bet tāpat laikā... Cilvēks, kurš skeptiski noskaņots, neslēp savu rokrakstu. Bet viņi slēpa tos blociņus nost, un tas bija jauki. Man patika, ka tā dara. Jā, tā kā... Nezinu, vai bail ieskatīties sevi. Es domāju, ka nē. Vairāk negribējās, ka es ieskatos dziļāk nekā cilvēks grib. Jā. Un vienā pasākumā tur gan par to sievieti es varētu tā kā padomāt. Tur mums tas formāts bija tāds, ka sākumā bija kopīga meistarklase, ko es novadīju visai komandai. Un pēc tam katrs uz 5 minūtēm varēja individuāli pie manis atnākt. Un es iedotu individuālo analīzi. Un viens cilvēks neatnāca, teica, ka negrib neko zināt par sevi, lai neietekmētos uz savu dzīvi.
lai neietekmētos. Jā, Tā taču nav nekāda prognoze. bet tā, ka kaut gan es taču novadījusi meistarklas visādi jau var būt, bet tik un tā viņi tā, skat, ja pasaka, ka tev rīt būs laimīga diena, tu zemapziņā, kaut kā ietekmējies no tā un otrādi. Un tad, Bet es saku, tā taču nav prognoze. Jā, ja tev pateiks, rīt tev būs laba diena, tu ietekmēsies no tā. Bet ja tev pasaka, Estere, tu esi stabila un racionāla. Es teikšu, ne, tas mani nevar ietekmēt, jo es zinu, ka tā nav. Es taču sevi pazīstu. Tieši tā. Tā kā visticamāk tur ir atrunāts. Ok, tad es vēl tev gribu pajautāt, vai rokraksts spoguļo apziņu, zemapziņu vai abus? Un tur būs abas lietas. Vairāk tā būs apziņa, bet, teiksim, nezinu, kā lai zemapziņā, vai tas ir kaut kur, tas, pieņemsim, ir ar stresa līmeni. Ir tā, ka ir kaut kāds stress, ko cilvēks apzinās, bet ir viens elements rokrakstā, kas parāda, ka tas stress jau ir ilgu laiku krājies, un pie šī elementa cilvēki bieži vien vairs neapzinās, ka viņu dzīvē ir stress, apziņas līmenī. Viņi saka, ka viņiem nav stress, bet tas ir tikai tādēļ, ka viņi ilgi jau ir dzīvojuši. Pieraduši jau. Pieraduši, un tad mēs tur varam parunāt, kā tu guli, kā tu emocionāli, parasti miegs nodod uzreiz. Un vēl kaut kāds, cik stresa noturīgs tu esi krīzes situācijās kaut kādās un tā, un tad tur parādās, kā tu reaģē uz kritiku vai vēl kaut kādām lietām, tad parādās, kad mums tas stress jau ir sakrājies par daudz, mēs parasti tad nevaram vairs tik racionāli noreaģēt, mēs impulsīvi reaģējam. Un, to var redzēt rokrakstā, un tad tas varbūt vairāk nav jau vairs apziņā, bet jau kaut kur tur uzskat dziļāk aizgājis. Principā pa lielam ir apziņa, jo parasti, kaut gan atkal tie cilvēki, kuri sevi nepazīst labi un paši nav apzināti, tad viņiem liekas interesantas lietas. Es viņiem stāstu par to rokrakstu, kas viņiem, ka viņi tā kā nojauš, ka tas viņos ir. Bet tie, kas ir apzināti par sevi, viņiem parasti nekā jauna nav. Ko es viņiem stāstu. Viņiem vienkārši ir no malas formulējums, īsts, skaidrs, kodolīgs par viņa rakstura īpašībām. Dažreiz tie, kas meklē darbu, saka, šito man vajadzētu, šito es atcerēšos, stāstīšu darba intervijās. Jā, reāli. Un īstenībā baigi labā ideja arī cilvēkiem palūgt rakstīt kaut kādas, es nezinu, motivācijas vēstules rakstīt ar roku, tad uzreiz redzi, kas tev sēž pretī. Piemēram, kā darba devējiem. Kāda bullshit? Darba devējiem tas ir burvīgi. Ik pa laikam kāds no uzņēmumu, vairāk uzņēmumu ir izmantojuši manas pakalpojumus, lai novērtētu, tieši profesionālās kompetences. Tur uzreiz teica, nevajag intīmās detaļas nekādas, tīri profesionālās. Nē, profesionāli, bet man, piemēram, ļoti, milzīgu lomu spēlē profesionālajā jomā emocionālā inteliģence, kas arī spoguļos noteikti rokrakstā, vai ne? Jā, to uzreiz var redzēt, vai cilvēks tur ir atvērts, aizvērts vai emocionāli kaut nedaudz līdzsvarots, vai viņš spēj tur stresu, kā tu teici, visu kaut ko var redzēt. Tiešām ļoti labi ideja. Ok, jā, tu jau pieskāries rokrakstam skolā un vēlāk. Lai arī kas ir vēlāk, viņš mums tas rokraksts mainās pa periodiem, pa fāzēm noteikti dzīves un tā tālāk, bet kas ir, lai neietu pārāk ilgi un dziļi šajā jautājumā, kas ir, piemēram, viena lieta, ko tu mainītu rokrakstā, kādu māci skolā? Man liekas, ka viņš joprojām nav mainījies, vai ne? Tur pamainās tas standarts, cik pa laikam. Tieši tie rakstiskie burti, klasiskie, ko mums māca. Klasiskie, tur pamainās. Ir divas lietas, ko es mainītu. Viens ir mazo rakstītos burtu. Es viņu pārvērstu par drukāto, tāpēc, ka mazajā rakstītajā burtā 90% gadījumos, ja viņš savienojas ar iepriekšējo burtu, ir upura pozīcija. Iestarpināšu šo. Es ļoti aktīvi strādāju pēc kursa, ko es nopirku no tevis. Ar S-burtu tieši. Tad tu nopirki iemīli sevi mainot rokrakstu. Laikam, jā. Tur bija pašvērtības tēmas, jā. Jā.
Jo parastajā pašvērtējuma meistarklasē tur, man liekas, mans burts nebija. Kur es skatos, man visur burts ir kārtībā. Ļoti labi, jā. Tagad tas būtu viens, un tāpēc tie, kas klausās, noteikti pamanīs, ka visticamāk rokrakstā viņa miksējās rakstītais un drukātais burts, jo nav komfortabli visu laiku būt upurī, tāpēc arī tas burts tik bieži mainās cilvēkiem. Savukārt otra lieta ir mazo rakstīto V burtu, kuram priekšā liek zīmēt tādu aplīti, tādu sākuma kājiņu, un tā ir riktīgā bubināšana uz savu partneri, dzīves partneri. Tieši romantiskās attiecībās? Jā, tieši un uz bērniem arī ģimenē. Jā. Man viņš neparādās, bet es vispār nezināju, ka rakstītajā burtā tā māca. To ķeksi un tad vēja. Jā. Es nezināju. Jā, tā. Kā es tieši tik sen gāju 1. klasē un mācījos rakstītos burtus, tāpēc es neatceros, jā. Es tagad biju ielikusi publikāciju uz 8. martu, kādu sievieti tu esi, un skaidroju to sākuma ķeksi, un man tāds garais komentārs ir, bet cilvēkiem ir mācījuši tā rakstīt, un tie, kas ir apzinīgi un mācījušies rakstīt, viņi raksta ar visiem lociņiem tādiem, kādiem viņiem ir jābūt. Iekavās esmu pareizi un daru tā, kā man mācīja skolā pirms 20 gadiem. Starp citu, tur, kur rokraksts maksimāli ir tuvu tam, kā mācīja rakstīt skolā, tie cilvēki tiešām ir ļoti, viņi cenšas izdarīt visu pareizi pēc noteikumiem, kārtīgi, tā kā vajag, un tā kā pielāgojās, ir diezgan līdzatkarīgi piedāvām arī, jo viņi tā kā visu par tiem citiem, par savu labsajūtu diži daudz atbildību neuzņemās. Būtu pareizam jau principā, man liekas, ir vēlme izdabāt citiem. Jā. Un kā tas izspēlējās, tā kā, ak, Dievs, es mācos tagad tik daudz krievisku, un man visu laiku krievu valodas vārdi, tu galvā ārprāt, sen tā nav bijis, bet kā tas parādās dzīvē, atspoguļojās, kad viņš uzskata, ka viņam ir jābūt pareizi, un viņš nosoda citus, kas nav pareizi. Jā. Un tā ir tā neforšā lieta. Izklausās ļoti tāds loģisks kombo. Tas izriet noteikti no tā, ka viņš nosodītu pats sevi, ja viņš sev atļautu būt nepareizs. Kas vispār ir nepareizs? Tieši tā. Jā, skaidrs. Skaidrs. Jā, sanāk, tu mainītu V un S. Jā, šitās divas lietas. Labi, ja vēl ļauj trešo, tad Z-burtu mazo. Es atļauju, jā, šobrīd mazo Z-burtu raksta bez šķērsvītras, māca rakstīt bez šķērsvītras, bet tā mazā šķērsvītriņa nozīmē, jo tas mainās standartos ik pa laikam, bet tieši šobrīd nav tās šķērsvītras. Mazajam Z-burtam. Arī mazajam, tu gribi teikt, ka būtu forši ielikt tur? Jā, un pieaugušiem vienalga, lai raksta kā raksta, bet bērniem, ka sākotnēji būtu tā šķērsvītra, jo tā ir atbildības sajūta pret dokumentiem, pret mājas darbiem, pret kaut kādām atskaitēm, tādiem arī rutīnas veida darbiem, un tas, kad šobrīd skolā skolotāji daudz satraucās un vecāki par to, ka bērni nepilda mājas darbus, man ir tikai jāsmaida, jo vienkārši no Z-burta ir noņemta tā šķērsvītra nost, un viņš jau automātā raksta bez šķērsvītras, kas nozīmē, ka viņam besī un nepatīk, un arvien vairāk, jo mēs rakstam visu laiku, mēs sev visu laiku programmējam, mēs atkārtojam to, kas mēs esam, un pastiprinam to, kas mēs esam ar rakstīšanu. Automāti. Tev sava skola jāvar vaļā. Rakstīšanas skola, jā. Nezinu, vai tev par šo ir informācija, bet vai rokraksta ir kaut kādas dažādās kultūrās rokraksta tendences? Jo, piemēram, kultūrai raksturīgas iezīmes, vai viņiem tas izpaudīsies rokrakstā? Jā. Wow, tiešām. Bet te ir tikai mana pieredze, ko es esmu novērojusi. Cik pagaidām es esmu vairāk dzīvojusies pa Latviju un neesmu izgājusi ne angļu vidē, ne slāvu vidē, kuru burtus es varu analizēt, kirilicu un latīņu alfabēta burtus, bet kas man te Latvijā, ko es varu novērot, ir latvieši, lietuvieši un krievu tautības cilvēki.
tad šīm tautībām. Un drusciņi Anglijā dzīvojošie latvieši vai angļi arī. Vāciešiem ir šādas, ir arī īpatnības, bet tās es neesmu savilkusi savā prātā, tā sakarības, bet latviešiem ir trakoti zemais pašvērtējums un bail, ko citi par mani padomās, ļoti. Krievu tautības cilvēkiem ir ļoti izteikta iezīme un lietuviešiem arī argumentēt savu viedokli. Pierādīt savu, argumentēt savu, grūti ar viņiem ir strīdēties. Un to es dzīvē esmu arī novērojis, un tad vēl lietuviešiem bija arī tāda drusku sava ego izcelšana, sacensību gars, un ka viņi arī nepiekāpīgi diezgan ir, un to arī rokrakstā var redzēt, bet krievtautības cilvēkiem, ārkārtīgi viena no iezīmēm ir šī savu viedokļu argumentēšana, pat ja paklusē, viņam galvā viss ir skaidrs, un argumenti ir daudz, un otrs inteliģents arī viņiem ļoti, ļoti augsti, viņiem ir zinātnē par visu kaut ko, kas notiek. Krieviem? Jā, latviešiem netik ļoti, bet krieviem tās smadzenes kaut kā viņas tā plašāk skatās uz pasauli. Es nezinu, jaunieši krievu tautības cilvēki man mazāk ir, bet, teiksim, vecāka gada gājuma, viņi, ļoti plaši, tā kā filozofiski. Es nezinu, es to saistu ar, mums arī ir super literatūra un tā, bet krievu klasika, visa literatūra, man liekas, ir ļoti plaša, bagāta. Viņiem valoda ir ļoti bagāta un kaut kā, un rokrakstā arī to var redzēt. Forši. Es pat necerēju. Es tev šo gribēju pajautāt, bet es necerēju, ka tu būsi tās paralēlas reāli tāda savilkus. Ok. Un, mans jautājums tev vēl ir, vai tev ir tendence neapzināti analizēt visus rokrakstus, ko tu redzi? Piemēram, tev atnāk boltfūdiņš, un tur uz maisiņa ir uzrakstīts Irita. Tu analizē, vai ne? Jā, TikTokā man ir tāds video. Tieši par boltiņu? Jā. Nopietni? Tieši mana vārda analīze. Bet nav tik traki. Ir tā, ka pašā sākumā es pilnīgi noteikti visur es eju pa ielu, un tur uz tāfelītes vai pie veikala ir uzrakstīts darba laiks vai ēdienkart, kaut kas tāds. Tad es analizēju tos visus burtus, vai kāds ar krītu uz asfalta ir kaut ko rakstījis arī. Vai uz sienām grafiti arī. Pāanalizēju drukātos burtus un tā, bet tagad manā kontā jau ir pa 4 gadiem ap 6000 rokraksta analīžu, ko es esmu veikusi. Līdz ar to, kaut kā neprasās man, tagad es nestrādāju analizēt rokrakstu, bet tiešām dažreiz ir tā atnāk tas maisiņš, un es skatos, vērts. Es zināju, jo katram tā ir sava lieta, bet tur, kur viņš kaut ko saprot, tu jau vairs to pat nedari apzināti, vai ne? Pats nolasās tas rokraksts. Principā tas gan ir tā, ka neapzināti es kaut kā uzreiz kaut kādas lietas piefiksēju, un tas ir, ja tie ir lieli burti, tad man nav jāiespringst uz detaļām, tad ir tā, tā kā uzreiz galvā ir skaidrs, jā. Nē, strāpju ar to piemēru noteikti. Un, šeit jau mēs sarunas sākumā runājām. Mans pēdējais jautājums tev ir par to, vai tu kādreiz esi manījusi pretrunas. Bet sarunas sākumā mēs runājām par pretrunām tieši pa visām šīm cilvēku ietekmējošajām metodēm, bet tieši grafoloģijā ir bijušas pretrunas, kur atnāk tur pašpārliecināts cilvēks, kurš zvēr, ka viņš tiešām mīl un tic sev, un viņam burtos parādās kaut kas cits. Šeit tad ir gadījies, bet tā nav pretruna priekš manis. Ir gadījies, ka tie, kas ir jūtīgi pret kritiku, un es saku, ka ir svarīgi, ko citi padomās, viņi šausmīgi aizstāv, nē, man vispār vienalga. Un tad, jo skaļāk viņš saka, ka viņam ir vienalga, jo labāk es saprotu, ka necik vienalga viņam nav. Un tā. Bet vispār grafoloģija ticamību nedod 100%. Tas būtu nekorekti. Ticamība analīzē ir 90 līdz 95. Tas ir augstākais. Līdz ar to
5 vai 10% no teiktā var arī nesakrist kaut kādu iemeslu dēļ. Kā saka, katram likumam savs izņēmums. Un šeit tad tiešām ir bijis tur pazīme. Es nevaru atcerēties kādu pazīmi, un cilvēks saka, nē, nu tiešām man tā nav. Es tā, nu, burstos ir, bet, nu, labi, tad es ieskaitu to 5-10% un tā. Pašā rokrakstā bieži vien ir pretrunas. Piemēram, augsts pašvērtējums un augsta paškritika, kas it kā neietu kopā. Bet parunājot ar cilvēkiem tiešām, viņiem tā sajūta ir tāda, ka viņi nevar saprast. Viņi saka, es it kā sevi novērtēju, ok, bet kaut kā tā arī kritizēju. Es nezinu, ko teiks mans rokraksts, bet man šis kaut kur izklausās pazīstami. Protams, ka tas pašvērtējums lēkā, bet relatīvi man šobrīd gribās teikt, ka man ir veselīgs pašvērtējums. To es redzēju. Un tajā pat laikā es sevi tā varu kritizēt. Tad, kad es atkal pieķeru sevi iekrītam tajā perfekcionismā, kas man citreiz ir raksturīgs, un es esmu arī ielikusi ļoti daudz enerģijas, lai kāptu no tā perfekcionisma ārā, bet tagad, kad es atkal tur iekrītu, man ir tāds, nu, bāc, man taču it kā ir tas pašvērtējums, nu, tās var tā kā līdzpastāvēt lietas, es saprotu. Var, un rokrakstā arī tiešām, man, teiksim, es pati, kad mācījos, man bija dīvaini, bet kāpēc te ir pretrunas? No vienas puses klausās, no otras puses neko neklausās. Kā tas tā var būt? Un tad mēs tur varam vienkārši skatīties, kas ir biežāk un kas ir retāk rokrakstā un attiecīgi dzīvē. Tās lietas ir kaut kāds biežāks raksturā un citas ir atsevišķās situācijās. Man liekas, visdīvainākā pretruna man bija burtā, kur vienā rokrakstā bija cilvēkam, ka viņam ir ļoti svarīgs materiālais komforts un turpat blakus vispār nesvarīgs. Un tad es jautāju, klausies, tu man izstāsti, kā tev šitas izpaužās. Jo es redzu rokrakstā, es skaidroju, un es nesaprotu, kas tas tā, kā tas dzīvē iet. Un tā sieviete arī stāstīja, jā, man tā ir, man ir kaut kādas tur savas tās normas, ko man vajag, un es uz tām iespringstu. Un tad, kad es tās dabūnu, tad man ir pilnīgi vienalga par visu materiālo, un tad man liekas, viss saliksies tāpat vien. Un es tā tiešām, jā, un viņi saka, jā, tā es dzīvoju gan vienā, gan otrā pozīcijā. Jā, tas nav tā kā raksturīgi vidējiem cilvēkam, bet, nu, rekā, tas rokraksts patiešām nemelo. Nemelo, vispār necik nemelo, un, teiksim, tādā ziņā man tā grafoloģija arī patīk, ja, nu, jāizvēlās, nu, viss no astroloģijas un viss pārējā, kad tas parāda to realitāti, kas ir tagad realitāti, stabilo pamatu, uz ko cilvēks stāv, vienalga, vai patīk tas pamats vai nē, bet tas ir viņa cilvēka pamats, uz ko viņš stāv, un viņš to var apzināties, un tālāk var atspērties, lai ietu kaut kur citur, vai arī saprastu, man te ir baigi forši, un es patīk sev tāds, kāds es esmu tagad, un te mēs arī paliek, un tas ir forši. Un tā, bet saliekot kopā, teiksim, ar to manu ciparu psiholoģiju, tur jau ir perfekti, ka es tajos datos redzu augstāko potenciālu un zemāko bedri, kur cilvēks var iekrist, ja sevi nerealizē. Un tad rokrakstā es redzu, kurā vietā ir. Ja man ir tikai dati un nebūtu rokraksta zināšanas, un es cilvēku, teiksim, viņš man ir attālināti atsūtījis datus, es neko par viņu nezinu vispār un nav nekāda pieprasījuma, pieņemsim, nekāda jautājuma, nu nekādas citas informācijas, kā tikai dati, man vispār nav ne mazākās nojausmas, kur viņš realizējās, nerealizējās, es varu viņam aprakstīt to visu, un viņš pats var domāt, kur viņš tur ir. Tā kā man ir gan tā realitāte tiešām, kas nemelo, un vēl viņa augstākais potenciāls, kur viņš var pacelties, vai arī, teiksim, viņš nesaprot, kāpēc viņš ir bedrē un kā no tās tikt ārā, man rokraksts parāda, kā tikt no tās bedres ārā. Uzreiz. Kas viņam buksē šobrīd, ja? Jā. Tu esi tik forši savienojusi, es negribu teikt nesavienojumu, tās nav nesavienojums lietas vispār, nu, savstarpēji super papildinošas. Jā, tas ir tas, ko es šobrīd pamazām mēģinu arī ieviest dzīvē, pozicionēt, ieviest savā darbībā, pakalpojumos savos, jo
ja grafoloģijā es jūtos ļoti spēcīga, tad ciparu psiholoģijā es jūtos tāds vēl ļoti iesācējs. Un man liekas, man vēl jāmācās daudz un dikti, Bet tas miks ir unikāls. Man viens otru man palīdz jau ar tām zināšanām, kas man ir tagad. Tāpat es varu ļoti, ļoti palīdzēt cilvēkam, arī tādiem cilvēkiem, kas ir daudz pētījuši sevi no visām pusēm un strādājuši ar sevi. Tāpatās šito unikālo salikumu var iedot vēl kaut kādas papildus nianses un kas būs no jauna skatījums, jauns pagrieziens, kaut kāds klišķis, kā ar sevi var strādāt. Tie, kas grib strādāt ar sevi, Jā, tie, kas grib. Tā vienmēr ir izvēle. Jā, tā ir izvēle, jo tie, kas negrib, tas fine. Man liekas, šīs metodas vispār arī šis podkāsts top priekš cilvēkiem, kas grib. Jā, tie, kas negrib. Mūsdienu laikam tā, ka tik daudz informācijas atrunu vairs nav. Jā. Visu es tev esmu pajautājis, tagad bailīgākā daļa. Taču man nav brilles līdz, bet es mēģināšu saredzēt. Pats krūtākais, ka šis ir autentiski un šis nav iestudēts, ja kādam tā šķiet, es nebiju pat plānojis, ka manos jautājumos ieskatīsies. Bet ja kas tu izgriezīs ārā, tu vari teikt bez filtra. Jā, es redzu, ka tu esi pastrādājusi kārtīgi ar savu to pašvērtējuma burtu, un es tev uzreiz varu izskaidrot. Pašvērtējuma burts bija kurš? T-burts ar T-burts šķērsvītru. Kas tev ir noticis, ko vajag piekoriģēt, jo daļā burtu tu esi pacēlusi krietni savu pašvērtējumu līmeni, bet vienā daļā burtu nevis pašvērtējums ir pacelts, bet tādā grafoloģijā to sauc par ego, bet tas ir ar mīnuszīmi. Tā ir tāda augstprātīga attieksme, ka es te stāvu pāri no vienas puses. Un teiksim, citiem tas izskatās, ka tiešām varētu būt augstprātīgi, bet nekad neiedomātos, ka tev tur kaut kas ar pašvērtējumu nav. Bet kas ir slikts tajā, ka sanāk tev tā kā uzpūsts pašvērtējums. Viņš nav reāls. Viņš ir vienkārši uzpūsts, un tāpēc ir tā sajūta, jo D-burtu es redzu paškritiku ļoti daudz. Līdz ar to tāpēc arī ir tev tā iekšējā dīvainā sajūta, kad it kā bet tomēr nav ok. Tur ir svarīgi, ja tu vēl pastrādāsi ar rokrakstu, ka tu to T burtu nerakstīsi garāku par D un L burtiem un B. Viņam T nav visgarākais. Nē. Okay. Šis ir ļoti interesanti, jo tas ir ļoti precīzi. Jā, ļoti Dievs. Jā, tas uzreiz atbildot par to tavu sajūtu. Jā, bet tas ļoti bieži notiek. Man arī tas notika. Un tad man pagāja diezgan ilgs laiks, kamēr es dabūju normālā līmenī, lai viņš nav uzpūstais, lai es arī neesmu augstprātīga, bet lai ir vienlīdzīgi, jo tā augstprātība tā ir tāda interesanta lieta. Manā gadījumā tas es ar sevi pastrādāju, izkāpu kaut kur daudzās pozīcijās no upura, un tad visi pārējie, kas tur vēl sēž, man sāk kaitināt. Ko viņi nevar tikt galā ar sevi? Ļoti pazīstam. Tā ir riktīgi augstprātība. Tā ir augstprātība. Nevis sapratne par to, jo es pati 30 gadus tur biju, bet kas tev kaiš, ko tu tur sēdi, Bet tas ir vieglāk, rokrakstā vienmēr tas ir vieglāk pacelt tā kā uzpūst to pašvērtējumu, nekā to iekšējo sajūtu pacelt. Un tas ir rokrakstā vieglāk un dzīvē vieglāk izdarīt, bet to pēc tam var piekoriģēt, jo no šeit tās vieglāk ir tikt uz normālo līmeni, nekā no zem pašvērtējumu uz vismaz šādu, Jā, okay. Tā kā tur tos līmeņus izlīmeņos un viss būs kārtībā. Tad arī ambīcijas droši vien pacels, jo tās tev beig maziņās. Ambīcijas? Jā, droši ambīcijas, jā.
Es piekrītu, man ir šogad tādi mērķi, kā man nekad nav bijuši, man pašai bail no viņiem. Jā. Reāls mīziens no viņiem. Tagad tur vispār nav ko slēpt. B-burtu vajag visgarāko, bet arī nevajag tur mega garu, bet vienkārši vismaz tikpat garu, cik D, T, L burtus. Tā, tad tu esi līdera tipa cilvēks, nepadotā tipa cilvēks, ļoti forša līderības spēks, un gan spēja organizēt, gan plānot, gan idejas ir attiecībā uz darbiem, viss tur ir riktīgi forši. Jā, dokumentu lietas un tās rutīnas, tev ir atbildīga attieksme, bet gan, lai citi ar to tiek galā, pati nē. Pašai tev būs stipri garlaicīgi. Tad tev ir radošums ļoti daudz, tev ir šitās bumbiņas uz I-burtiem un J-burtiem. Jā, J-burtiem arī tas ir radošums, tas ir laba gaume, tāpēc visas puķes, sveces, viss, lai skaisti. Tas tev dabiski sanāk un pat neko nemācoties, tāpat tu labi redzi, jūti, kā skaisti, kas izskatīsies dabiski. Papildus tas rada atkal vienā tai bumbā ir daudz iezīmes. No vienas puses šis radošums, skaistums, jaukums, no otras puses jūtīgums pret kritiku, vēlme pēc atzinības, komplimentiem, ja tevi nenovērtē, ja tev nepasaka kaut ko labu, tu uzreiz sāc sevi kritizēt, tev liekas, ka kaut kas tur nav kārtībā. Ja? Tiešā valodā, sakot, tās ir vieglas narcisma iezīmes. Tā ir tāda mazliet, kā es teiktu, viegla atkarība no tās atzinības. Tieši no ārpuses, ka jānāk tai atzinībai. Jā, bet ja tu iemācies ar to sadzīvot tādā ziņā, ka tu viņu prasi kaut kādā veidā, lai tu viņu dabūtu, tad tu vari sevi piepildīt. Un, principā, jo vairāk tu būsi kaut kur redzama tā, ka tu dabū to novērtējumu, jo labāk arī būs. Ar to, manā skatījumā, to tur neko nevajag mainīt, vienkārši izmantot savā labā, jo tur ir foršas tās lietiņas attiecībā uz radošumu un tiešām to visu patīkamās vides radīšanu, skaistuma radīšanu, un tur vēl ir tāds naiva ticība kaut kam, tāds naivums, ka pasaule ir laba un skaista, un man liekas, tas ir vispār brīnišķīgi. Bet tā ir. Jā. Un tas viss ir tikai vienā tajā bumbiņā. Tu gribi teikt, ka tu visu to redzi manā rokrakstā? Nekur citur nē. Un patiesībā es tev izstāstīju tikai par 3 burtiem. 3 burti? Tu apskatīji tikko 3 burtus? Tikai 3, jā. Cik tā tad tu daudz pastāstītu par visu alfabētu? Jā. Tā ir ar rokrakstu. Wow. Ar rokrakstu tā ir, jo katrā burtā var atšifrēt daudz pazīmes, ne tikai vienu. Jā, nav tā, ka katrs burts tur pa vienu kaut kādu lietiņu atbild. Viņas atbild vairāk vai mazāk pa vienu lietu, bet tur ir, es padomāšu, pieņemsim, mazais un lielais B, tur ir baigais mikslis. Gan mazajā, gan lielajā B ir ap 30 dažādām pazīmēm. Mazajā, man liekas, pat 40 vai 50. Atkarībā no cik daudz cilvēku saraksta B burtus un cik tie ir atšķirīgi. Lielajā B vēl jau vairāk, un tad to visu var izstāstīt. Un viena pazīme arī ir, kā tā bumbiņa, par viņu var tik daudz runāt, jo tur ir daudz lietas iekšā tai vienā pazīmē, un daudz var izskaidrot. Tad es iedomājos, cik tu daudz tagad par mani zini, ko tu nepastāstīji skaļi, vai ne? Tad, kad es skatos uz to rokrakstu, es redzu visas tās lietas, bet tā kā es redzu ļoti daudz rokrakstus dzīvē, tad es pēc tam ļoti aizmirstu. Jā, cik tu teici, 6000 vai cik? 6000, jā. 4 gadiem ir bijuši, redzēs, cik pēc šī gada būs, jo tagad es sāku sūtīt savus studentus uz pasākumiem. Un pati netik ļoti vairs eju, es vairāk mācu, un tad man ir cilvēki, kurus es piesaistu un kas analizē rokrakstus jau caur tevi, caur mani, caur manu uzņēmumu pārstāvot. To nozīmē paplašināties. Forši. Jā.
kaut kādā brīdī netiec galā vairs. Es jau sen netieku galā. Tur man ir jāaug, lai es mācītos uzticēties, mācītos ieguldīt laiku apmācībā, lai varētu uzticēties. Un tā nav tik vienkārši man ar to. Tur man ir jāaug, bet es arī, teiksim, es neesmu mācījusies nekādu uzņēmēju darbību, un man tas sākās kā pašnodarbinātais, un tad ir uzņēmums, un es saprotu, jā, varbūt kaut kādas zināšanas man pietrūkst. Kā vadīt uzņēmumu, pieņemsim, un es esmu visu mūžu nostrādājusi personāla atlasē, pieņēmusi ļoti daudz darbiniekus darbā, bet tad, kad es padomāju, ka man vajadzētu asistenti, man aizgāja galvā hauss, ka es nesaprotu, ko viņa darītu, ko es darītu, tā, lai mums abām ir labi. Es pareizi saprotu, tu nezini, kā deleģēt kaut kādas savas lietas tālāk? Jā, tā pienākuma sadalē, kāda būtu. Ko un kā? Man liekas, ka, kā manā vietā kaut ko tur var izdarīt. Tā sākumā šķiet, ka tu neesi nekad to darījusi, protams, ka tu pat nezini, kā to menedžēt. Es arī nezinātu, kā, piemēram, kaut kādas lietas sadalīt, ko es katru dienu, piemēram, daru, kā viņas sadalīt ar vēl vienu cilvēku, jā. Jā, tas ir interesanti. Es esmu deleģējusi ļoti daudz visādas lietas, jau no tehniskās lietas, tur drukāšana, tur izveidot man dāvanu kartes, man taisa, tad es esmu tikusi tik tālu, kad nodevusi gan 3 sociālos kontus cita cilvēka pārvaldībā, kas publicē tur ierakstus, jā. Tad man liekas, es nekad mūžā nespēju atdot savu Instagramu, tur neviens neko nedara, izņemot es pati. Un tā, bet es esmu vesels 3 atdevusi, tas šogad, kas jau ir ļoti labi. Tā kā diezgan daudz lietas es esmu iedavusi citiem cilvēkiem, ko darīt, un maksāju par to. Tad jau tu māki deleģēt, tad jau viss kārtībā. Bet man vajag asistenti, tas ir stabili, tikai es nezinu, kad es līdz tam izaugšu. Man vajag kaut kādu... Īstais asistents pats atradīsies un atnāks, jā. Visi cilvēki satiekās perfektā laikā, jā. Tev vispār ir jāizdomā, ko tu tam asistentam liksi darīt, tad arī, ja visums aizsūtīs tev asistentu. Varbūt, jā. Varbūt kaut kad man saliksies galvā, jo es par to tik daudz domāju. Es arī ceru, ka man, es domāšu, kamēr izdomāšu. Jo pagaidām es tikai domāju un visur atturos. Nē, es nesaprotu. Man, piemēram, es nezinu, katram noteikti atšķirīgi, bet man vispār nav jēga pārāk daudz par kaut ko domāt. Man ir pa taisno jāiet pie klādes, jo, ja es domāju, es tur kuļos, un it kā man ir galvā visu kaut kādas mapes, kastes un struktūra, vai ne? Man galva es dažreiz salīdzinu, tā kā dators ir, kurš izslēdzās tikai miegā, un dažreiz pat miegā neizslēdzās. Tā kā tur visādi tie procesi notiek, bet lai es tiešām sastrukturētu to, kas notiek galvā, tikai kladē. Tas ir baigais malets, jo vispār, teiksim, ja atgriežās pie taviem dzimšanas datiem, tad trīnieks ir par to, par struktūru, par organizēšanu. Un ļoti, viens ir tās zināšanas, bet otrs tava spēja automātiski sistematizēt un strukturizēt. Tu vienkārši dabiski to dari. Un tas ir viens no taviem ļoti lieliem talantiem. Viens no maniem mērķiem šogad, ko skaļi neteikšu, bet viņš ir tiešā veidā saistīts ar dzīves atvieglošanu caur struktūru un tādu kārtību. Kārtību, jā. Tev izdosies. Tu esi šobrīd tas, ka tu man to saki, ļoti man ir svarīgi to dzirdēt. Jo tas ir dabiski ar tevi. Jo tas tiešām ir organiski, es piekrītu. Bez tā nevaru. Ļoti labi. Un es atceros agrāk, es biju diezgan nekārtīgs bērns. Man vienmēr viss kaut kur mētājās. Protams, tā ir daļa no radošuma. Es neesmu nekad bijusi pedante, bet man ir ļoti, ļoti svarīga kārtība un tīrība, un ar visu to, kad man mājās mierīgi spēja būt radošā nekārtība, man tomēr tā vajag. Es nevaru paskaidrot, tā ir kārtība un nekārtība vienlaicīgi. Tev vajag savu sistēmu. Jā, un pat, ja tur ir nekārtība, tā ir sistematizēta nekārtība. Jā. Tev ir sava sistēma. Šis ir smieklīgi, bet tas tā patiešām ir. Jā. Ko apaļojam sarunu?
tu man jau gribās teikt, ka pilnīgi visiem vajag grafoloģiju, tāpat kā visiem vajag to, jo esmu zinātnēkārs cilvēks, un es nekad neteikšu nē jaunai informācijai, bet varbūt visi mēs tā kā visi mēs tādi neesam. Kas būtu tā cilvēku grupa vai varbūt tava mērķa auditorija, kuriem tiešām šis nāktu par labu? Jā, tie būtu visi tie cilvēki, kuri grib dzīvot labāk. Ļoti plaši, gan, bet, manuprāt, pie manis var nākt un visvairāk iegūt tie, kas ir jau diezgan apzināti, kas uzņemās atbildību par sevi un varbūt īsti nezina, kā kaut ko izdarīt, ka viņi grib uzņemties atbildību, viņi ir gatavi to darīt, bet nav skaidrs, kā. Es zinu, šitā sajūta uz savām pārmaiņām, kad ir tas posms, pa vecam vairs nevar, a pa jaunam nezini kā. Un tie cilvēki, kas ir tur tai viducī, ir manēja. Šī bija ļoti laba rindiņa. Pa vecam vairs nevari, bet pa jaunam nezini kā. Tev vajadzētu kaut kur šo rindu iekļaut kaut kādā. Tas ir kaut kāds jaunais kursa nosaukums vai kaut kas tāds. Nezinu, ļoti laba rinda, ne? Jā, es visu man šito paturi kaut kur, jā. Jā. Šis burtiski izklausās pēc, es nezinu, kaut kādu grāmatas varbūt nosaukumu. Tu neplāno rakstīt grāmatu? Es nebiju domājis par tādu. Mēs te brainstormojam. Nē, es esmu izdevusi savus dzējoļus, grāmatu, tas man bija vērtīgi. Es plānoju par rokrakstu, par grafoloģiju grāmatu. Kaut kad es tikšu līdz tam, bet es nebiju domājis kaut kādu tādu stāstu iespējams, jo šis izklausās pēc stāsta. Lai arī kas tas būs, vienkārši saglabā šo rindiņu. Viņa tik laba ir. Viņa ir perfekta, jā. Ļoti labi. Es visu laiku biju domājusi, kā nosaukt savu izaicinājumu jauno. Šis būs nosaukums izaicinājumam. Nice. Jo man saturs jau ir. Man vajadzēja nosaukumu. Pasies, cik viņš dabiski atnāca. Jā. Superīgi. Bet paldies par tavu jautājumu par mērķa auditoriju, jo es vienmēr uz visiem dusmojos. Man nepatīk klasiskās metodas pētīt, tirgu, pētīt, kas tur, ko tur, kā tur. Un tu uzdod to jautājumu par mērķa auditoriju, un es pirmā reakcija tā, nē, labi, tev es ļaušu plūst, kas man nāk, un redzi, labi, jā. Reka nepretpojies. Tu negribēji sākumā atbildēt uz jautājumu? Tev bija tāda pretestība kaut kāda? Pretestība, jā, jo, pret klasiskām metodēm man ir pretestība, teiksim, attiecībā uz biznesu. Uz mārketingu, uz biznesu, pret klasiskām. Piekrītu, jā, šis nebija tāds jautājums. Jā, jo man kaut kā man patīk, un es esmu novērojis, ka, ja es eju ar savām sajūtām, es stāstu par saviem pakalpojumiem, tā kā es to gribu bez sistēmas, bez noteikumiem, tad man iet labāk, nekā, ja es pēkšņi mēģinu ievērot, pieņemsim, algoritmu Instagramā, pareizas reklāmas vārdus vai vēl kaut ko vispār nestrādā nekas no tā. Tā, kad mans labākais tas moments ir bijis, kad es uztaisīju pirmo izaicinājumu grupu par pašvērtējumu grafoterapijas Facebookā. Es viņu taisīju un 12 pusnaktī es vienkārši ierunāju storiju. Hei, es ar sevi strādāšu, ja tu gribi ar mani nāc. Un man nākamā dienā līdz 9 no rīta, no tās pusnakts, jau 50 cilvēki bija pieteikušies. Pēc tam bija pāri 200, tā bija man lielākā grupa, man nekad vairs tādas nav bijis. Bet jā, es pusnaktī domāju, tad vēl samiegojusies, es ierunāšu storiju vienkārši bez reklāmas, tā, savu sajūtu. Un tur vienkārši uzsprāga viss. Man ir ļoti līdzīgas sajūtas par to, kas strādā visiem, un par to, kas vienkārši paklausa impulsam, un viss aiziet. Ļoti labi. Man arī ļoti patika mūsu saruna. Tad, kad es tev aicināju, tev arī rakstīju brīva formāta saruna, bez kaut kādiem ierobežojumiem, vai, runāsim tikai par grafoloģiju, vai ne? Nebija. Man patiešām ļoti, ļoti patika mūsu saruna. Jā, man arī paldies, ka tu uzaicināji. Riktīgi forši. Jā. Prieks, ka vēlējies. Paldies, ka tu atbildēji ar jā.
Kā cilvēki tevi var atrast Instagramā vai kā cilvēki tevi atrod? Jā, mani sociālos tīklos esmu visur, gan Facebookā, gan Instagramā, TikTokā, YouTube arī zem savu vārda Īrita Rozentāle klāt. Ko es arī atzīmēšu, jā. Jā, grafoloģiju var likt, ciparu psiholoģijas jau drusciņu pielieku, jā. Un man ir mājaslapa rokraksti.lv. Tajā tad var pieteikties jebkuram pakalpojumam, ko gribās nopirkt, un tur arī nopirkt. Ideāli, visi zinām jau, kur doties. Pēc arī jaunā izaicinājuma. Pēc tās jaunās labās rindiņas. Jā, tas būs. Galvenais tas teksts man galvā. Viņš man iet galvā jau gadus 10. Tikai es sapratu, ka tas ir aicinājums cilvēkiem, jā, nākt, un tieši tādiem cilvēkiem es varu palīdzēt. Tik daudz svarīgas lietas es paņēmu šodien. Kādus? Piemēram, tie paši komentāri par rokrakstu, vai par tām ambīcijām, vai par tiem trīniekiem. Es nezinu, es tik daudz ko paņēmu. Tiešām. Mērķis bija, lai klausītāji kaut ko no šī paņemtu, no tās miedarbības, bet es pati tik daudz paņēmu. Super, tas malācis. Man atkal ir tas, ar ko mēs sākām, tas tā kartiņa, ko tu izvelki. Jā, tev nosēdās. Man cik īsai jābūt tavai dzīvē, lai tu sāk darīt citādāk, laikam kaut kas tāds. Starp citu iet kopā ar pēdējo teikumu. Pa vecam nevaru, pa jaunam nezinu kā. Kosmos, bet reāli. Patiešām. Es uz to jautājumu nezināju, kā atbildēt burtiski, cik īsai jābūt manai dzīvē. Es nevaru pateikt nedēļa, 2 nedēļas, cik tai dzīvē jābūt īsai, lai tu sagribētu citādāk, bet tā kartiņa jau atnāk kā impulss, ka pa vecam vairs nevar, bet kā pa jau. Jā, un vēl nezinu pat kā atbildēt. Tik labi. Jā. Un tā tava kartiņa vienkārši tādu. Visu pateicām? Jā. Tad sakam čau. Čau. Paldies. Čau. Paldies. Paldies, ka skatījāties.